Dāmas un kungi, mūsu otrais viesis ir neticami foršs puika. Viņam ir 13 gadi un viņš jau tagad taisa animācijas filmas. Viņa lielākie sapņi ir aizbraukt kaut kur uz ārzemēm, uz Holivudu, dzīvot tur un strādāt. Dāmas un kungi, es gribu, lai jūs sagaidat ar lielām ovācijām mūsu jaunais Volts Disnejs Artūrs Vobļikovs. Var tev saukt Parčī? Protams. Labi. Tu zini, tu esi pirmais, kuram kājas nesniedzās viesis, kuram kājas nesniedzās līdz grīdai. Kā tev tas patīk vai nepatīk? Es nezinu. Es domāju, ka tas ir normāli. Tas ir normāli. Arčī, kā tev iet skolā? Raibi, varētu tā teikt. Dažādi. Kurā klasē tu mācies? 6. Un kas tev vairāk patīk no priekšmetiem? Ja sestdienu neskaitītu kā priekšmetu, tad es domāju, ka vizuālā māksla vai arī informātika. Kā tu sāki veidot animācijas multfilmas? Tas sākās jau ļoti sen. Tātad, kad es biju maziņš, kad man bija 3 vai 4 gadi, tad es staigāju pa dzīvokli un pēkšņi man paslīdēja kāja un es nokritu. Bet tas man nelikās sāpīgi, un tāpēc es teicu tētim, lai es vēlreiz nokritīšu, un viņš to uzņems ar kameru. Tad bija tāda milzīga melna kamera, tāda wow. Labi, bet kāds sakars tam ar multiplikāciju un es pastāstīšu, jā, stāst. Un man ļoti patika, ka viņš filmē, un es pēc tam uz sevi varu skatīties, un pēc tam viņš pa televizoru to rāda, viņš pieslēdz, jā, un rāda, un man tas tik ļoti patika, kā šausmas. Es gribēju vēl, un pēc tam es neatceros kopš kura laika, bet es jau, cik es sevi atceros, es veidoju no plastilīna. Figūriņas, cilvēciņus, jā. Un es izdomāju, ka es viņus varu uz kociņu uzsprost. Un pēc tam noslēpos aiz dīvāna, teicu tētim, lai viņš filmē, un sveiks! Hello! Kaut kā tā, jā. Tāds aizgāja. Cik animācijas filmas šobrīd ir tavā aktīvā? Apmēram starp 15 un 20. Drīzāk tomēr pie 20, jā. Tas ir ļoti nopietni. Jā. Un tavā lielākā tāds gardarbs ir Komēta nāk 4. Jā. Pati garākā, 16 minūtes, jā? Jā, 16 minūtes. Tā tad ir 24 kadri sekundē. Tā tad ir viens kadrs, tā stop motion, tā tad pakustina bišķi, nofotografē, pēc tam atkal pakustina, nofotografē, tad atkal pakustina un atkal nofotografē. Pakustina, nofotografē, pakustina, nofotografē. Apmēram tā, jā. Tu uzķēri domu. Jā. Jā. Lai pārējiem būtu priekšstats, par ko mēs ar tevi runājam un uzķērām domu, paskatīsimies fragmentu no Komēta nāk 4. Jā. Atmosfēras piesārņojums ir sasniedzis savu rekordu. Dūmi ir visur, pat šeit, studijā. Bet Zemei tuvojās milzīga komēta pilnā ar bezmaksas enerģiju. Ja viņa riņķot apkārt Zemei kā mēnesis, tad mēs varētu dabūt šo bezmaksas tīru enerģiju bez piesārņojumiem pilnīgi bez maksas. Arčī, kā tu nonāci līdz tam scenārijam par šo te enerģiju, par tiem tēliem un vispār par domu? Bija tāds posms manā dzīvē, kad vecāki pēkšņi sadomāja, ka ziņas jāskatās katru dienu, es nesaprotu. Agrāk viņi skatījās vienu reizi 3 dienās, un tas bija pilnīgi normāli. Pēc tam viņi sadomāja skatīties katru dienu. Un tev tas bija līdz? Līdz kaklam, jā, tas man pilnīgi apnika, un ko lai dara? Es viņus nevarēju atrunāt, un tāpēc man nācās kopā ar viņiem skatīties. Un es skatījos par piesārņojumiem un tādām lietiņām. Jā, un tad radās doma par enerģiju, Komēta, jā? Jā. Un kas tur noteikti tajā multfilmā, kas tur vēl ir? Kādu cīņu? Tātad šie ir 3 varoņi, Susuriņš, Snifs un Mumins, un tātad viņi cīnās ar korporāciju. Tie ir cilvēki, kuri pārvalda visu naftu, gāzi un citu enerģiju uz zemes, un tuvojas Komēta, kur ir pilnā ar bezmaksas, bez piesārņojuma enerģiju, un tātad pēc tam viņi cīnās savā starpā, bet cīņa nav ilga, jā, viņi 3 varoņi, viņus vienkārši... Nesaki beigas, mēs paskatīsimies vēl vienu fragmentu, kur ir iesaistīta korporācija, ļaunuma sakne.
Šajā Krievu avīzē raksta par kaut kādu Lilovi Šāru. Tā ir milzīga komēta, kur ir pilna ar tīru, bezmaksas, bezpiesārņojuma enerģiju. Ja kāds uzdrošināsies viņu izmantot manas elektrības un benzīna vietā, tad mūsu korporācija vienkārši sabruks un mēs kļūsim ubagāki par Džeimsu. To nedrīkst pieļaut. Es ļoti ceru, ka neviens tā nerīkosies. Komēta nāk 4. Artūrs Voblikovs YouTube kanālā. Var noskatīties jebkurā laikā. Pareizi? Jā. Kā tev patīk Valts Disnejs? Es gribētu kļūt tikpat slavens kā viņš, un lai visi zinātu manu vārdu un uzvārdu visā pasaulē. Es zinu, ka tev prasīja vienreiz ievāc informāciju, ka tev tāds alks ir, ko tu gribētu satikt, ir Baraks Obama, Amerikas prezidents. Kāpēc? Jo viņu bieži rāda pa televizoru, un tas nozīmē, ka viņš ir slavens, un viņa vārdu zina visi. Pilnīgi visi, jā. Un var Googlā ierakstīt Baraks Obama un izliks miljonus attēlu, bet ja uzrakstīt Artūrs Voblikovs, parādīsies daži fragmenti no manas filmas, un varbūt mana seja. Un es uz draugiem fotografējos ar brillēm. Un ko tu domā par mūsu prezidentu Andri Bērziņu? Viņš ir malacis. Viņš ir malacis, ne? Kādi vēl tev ir sapņi? Izņemot to, ka tu gribētu dzīvot ārzemēs. Es apsolīju vecākiem, ka ja viņi man izsniegs budžetu tālākajām filmām, un kad es kļūšu slavens, es viņiem apsolīju, ka es viņiem uzbūvēšu, vai arī, labāk nopirkšu māju Spānijā, piekrastē, labāk dzīvokli, jā. Viņi tur dzīvos, jā, un es viņus apciemošu, jā, es viņiem apsolīju. Ja viņiem patīk Spānija, un man arī. Jā. Arčīs, tev to arī viss novēl, lai viss tev sapņi piepildās. Nākot šo te raidījumu, mēs palūdzām, lai tu uztaisi tādu kā ievadu mūsu ievadam. Jā. Tu uztaisīji? Jā. Es skatos ar tādu vērienu uz nākotni, izskatījos nedaudz vecāks nekā šeit, pat labāks varbūt. Bet tas nozīmē, ka mans raidījums vēl būs kāds 30 gadus. Jā, tieši tā. Es tev piedāvāju uzspēlēt spēli. Okay. Jā, te ir 5 lapiņas, tu izvēlēsi no sākuma vienu no tām, un es lasu jautājumu. Un mēs paklausāmies tavas domas par to. Okay. Kur tu izvēlēsi? Šo te. Šo te. Labi. Nosauc 3 lietas, kas izglītības un zinātnes ministrijai jāizdara, lai mācību stundas būtu interesantākas. Lai neuzdod mājas darbus. Ļoti laba lieta. Pirmā. Lai nebūtu jāiet 9 vai vēl agrāk, bet lai būtu jāiet vismaz 11. Labi, jā. Un lai tur nebūtu jāuzturas vairāk par 2 stundām. Es ar nepacietību gribu dzirdēt nākamās atbildes. Ko izvēlēs lapiņu? Izvēle ir... Es nevaru. Labi, šito. Kāpēc igauņi vienmēr ir priekšā latviešiem? Jo, tāda ir dzīve. Tas pirmkārt, bet, otrkārt, Paliekam pie tā. Ok. Vēl 3. lapiņa. Tuvojas 18. novembris. Prezidents Latvijas izcilākajiem vīriem un sievām pasniegs 3 zvaigžņu ordeni. Ja tu būtu prezidents, kuram tu pasniegtu ordeni, nosauc tikai vienu cilvēku, kurš to visvairāk būtu pelnījis, un pamato. Kāpēc? Laikam tev. Paldies tev. Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka? Tāpēc, ka pirmkārt tāda ir dzīve, un otrkārt, jo pateicoties tev es tagad esmu šeit, un pateicoties tev es pagājuši gadu mēram ap šo laiku, bišķiņ vēlāk, biju vienā citā šovā, Dardarijā, jā, tā. Paldies tev liels. Paldies liels, kā nāc ciemos. Lai tev veicās piepildīt savus sapņus.